Atrodamies Klaipēdas rajonā, pasākumā Baltic Cat Roadshow. Mums aiz muguras redzams Cat CS66B grunts veltnis, Baltijā populārākais šīs tehnikas modelis. Vibrējošais veltnis ir 12 tonu smags. To izmanto, lai sablīvētu ceļu būvē nepieciešamo gruntu. Šim modelim ir vairākas patentētas tehnoloģijas, ko piedāvā tikai Caterpillar, bet nepiedāvā tā konkurēta. Mūs interesē tā dēvētā smagā tehnika, buldozeri, veltņi un ekskavātori. Mēs piedāvājam nomu, kā arī veicam atsevišķus būvdarbus. Mūsdienās joprojām populārākā ir Cat tehnika. 90% gadījumi ir Cat. MDP, jeb Machine Drive Power tehnoloģija, ir unikāla ar to, ka nav jāieslēdz vibrācija, lai noteiktu sablīvēšanas līmeni. Vienkārši brauciet, un jūs redzēsiet grunts sablīvējumu līdz pat 60 cm dziļumā. Tas ietaupa laiku, novērš vajadzību transportēt laboratoriju, lai ik pēc 20 metriem pārbaudītu grunts sablīvējuma līmeni. Otra patentētā ir ekscentriskā tehnoloģija. Tajā cilindrs vibrē līdzīgi, kā ekscentri griežas ap savu asi. Tā kā šādas sistēmas apkope un uzturēšana ir vieglāka, Caterpillar var panākt zemākas apkalpošanas izmaksas. Šis ir Caterpillar C4.4 motors ar 117 kW jaudu. Tas ir pietiekami jaudīgs konkrētajai mašīnai. Grunts veltnim ir divi hidrauliskie motori, viens priekšējā veltņu piedziņai, bet otrs aizmugurējiem riteņiem. Šis veltnis ir aprīkots ar kartēšanas sistēmu. Tas ir trimble sistēma. Kabīne ir aprīkota ar displeju un GPS antenu, kas uzstādīta kabīnes augšdaļā. Izmantojot konkrēto risinājumu, var redzēt, cik reizes un kurā vietā jau esat braukuši. Tas bieži cilvēkiem sajūt. Šādi varat ietaupīt gan laiku, gan degvielu. Vienlaikus sistēmā ir redzamas arī iepriekš minētās MDP tehnoloģijas blīvēšanas vienības. Kad darbs ir pabeigts, var redzēt, cik cieši grunts ir sablīvēts. Vadība ir ļoti vienkārša. Tikai viena kursorsviena un stūri. Te ir viena galvenā poga. Ar to blīvēšana var ieslēgt un izslēgt. Kabīne ir ļoti plaša. Redzamas veltņa abas malas. Klientam ir pietiekoši ērti, lai ikdienas darbs būtu patīkams. Mums ir bijusi dažādu ražotāju tehnika. Esam saskaitījuši 10 000 stundas, izmaksas, izdevumus un negūto peļņu. Pagaidām Cat joprojām ir pirmajā vietā. Lai gan šī tehnika ir dārgāka, tā ir izturīgāka. Izmantojot šīs tehnoloģijas, ar mašīnu var strādāt mazāk pieredzējis operators. Viņš tik un tā būs 100% drošs par to, ko un kā dara. 7 līdz 10 gadus eksploatācijā esošās Cat tehnikas atlikusī vērtība ir par 15% augstāka. Tas nomas uzņēmumam ļoti labi atmaksājas. Ir tikai likumsakarīgi, ka šīs tehnoloģijas padara darbu daudz efektīvāku, ietaupa laiku, degvielu un uzņēmuma izmaksas.